Tad, kad es sāku šeit strādāt, es sāku klausīties Latvijas Rādio 1, un es sapratu, tur ir tik daudz. Ak, Dievs, kur es visu dzīvi esmu bijusi. Es sapratu, cik interesanti raidījumi, jo citos radio nav tādi raidījumi, kur tu tiešām vari kaut ko uzzināt, un mums ir tik daudz raidījumu ar tik ļoti daudziem interesantiem tematiem. Balsis, kas rezonē jau 100 gadu. Latvijas Radio. Lūdzu, pastāst, ko tu dari? Esmu datu analītiķis Latvijas Radio, un es teiktu, Tu analizē datus? Analizēju datus, tas tā lielos vilcienos, bet vilcienos vairāk vagoni. Pasaka, kāpēc mūs klausās? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no kanāla. Es domāju, ka mūs klausās Latvijas Rādio 1 klausītājs, tāpēc, ka mēs esam uzticams sabiedriskais mēdījis, un viņš grib uzzināt vairāk, interesēties par notikumiem pasaulē. Un es domāju, ka varbūt kādu citu kanālu klausās arī tāpēc, ka tas vienkārši ir tāds labs izklaidējošs saturs. Radio 2 klausās mūzikas. Jā, piemēram. Radio Naba. Tur ir ļoti daudz. Es esmu īstenībā pārsteigts par to, cik maz cilvēku klausās Radio Namu, jo man liekas, tas ir ļoti interesants un unikāls radioprodukts Latvijas radio scēnā. Tur tik ļoti daudz. Es tur esmu tādas dziesmas dzirdējis, kādas es nekur neesmu dzirdējis. Jā, un tur nav reklāma, un tur ir arī interesanti tie autoraidījumi. Bet tu esi tas, kurš parakstās uz tā, kas mums tiek atsūtīts katru nedēļu. Mums atsūta statistika, vismaz man atsūta par to, kur mēs esam, kurās pozīcijās, kur mūsu raidījums atvērtie faili, kuru es pārstāvu, ir, piemēram, tur Spotifyā, kurš klausītākais, YouTube'ā, Facebookā, vai tas neesi tu? Es domāju, ka tās varētu būt taisnība, runā par nedēļas digitālās attīstības. Jā. Nu, lūk. Katru nedēļu mēs tiešām arī interesi arī apskatāmies un sekojam. Man ir liels prieks par katru, kurš entuziastiski seko līdz datiem. Man liekas, un man liekas, tas ir. Bet mēs vienkārši esam tajos datos arī bieži vien pirmajā vietā, tāpēc mēs sekojam līdzi. Jums pasakas, piemēram, pasakas Spotifyā ir priekšā visiem pat kruspunktā. Pasakas ir priekšā visiem. Kā mazie klausītāji Latvijas Radio podcastu numur 1 segmentu. Vismaz klausījumu skaita ziņā, ja ne cilvēku skaita ziņā. Ir pasakas, un kas vēl? Pasakas kruspunktā, un pēc tam ir dažādi. Citreiz zinu, ka nesen bija šīs dienas acīm bija populārs, atvērtie faili bieži populāri. Vai tas ir normāli reizēm populārs, ģimenes studija populāri? Es teiktu, ka tie raidījumi, kuriem ir liels tas production value, tiem arī ir. Bet pasakas ir populārs tāpat kā televīzijā vienmēr ir animācijas filmas. Protams, tas arī evergreenais saturs tāds. Tā ir, kopš man ir bērns, esmu pamanījis unikālu bērna spēju atkārtoti patērēt saturu, neierobežotu reižu skaitu. Tas arī. Mums savukārt ļoti sūdzās visi labrītāji, ja ir brīvdienās atkārtojumi, tad kāpēc jūs stāstat vēlreiz vienu to pašu? Mēs jau to esam dzirdējuši, jo visas 3 stundas jau esam klausījušies visu nedēļu. Jau, Tātad labrītam ir vienkārši ļoti uzticīgi klausītāji, varbūt pastāst, ko tu dari un kā tu vispār nonāci šeit. Jā, es producēju katru otro nedēļu labrītu. Man ir tas brīnišķīgais grafiks, ka vienu nedēļu strādāju, vienu nedēļu man ir brīva. Jā, tāds, bet tad ir 7 dienas ir jāstrādā bez brīvdienām tādā ziņā. Es nonācu šeit, kā jau droši vien daudz citi mediju tur, ko mēs jau apspēdām, ir ļoti maz. Pieteicos tajā brīdī uz vakanci. Jo es gribēju pamēģināt, es nekad nebiju radio nekādā veidā saistīta, un tajā brīdī pieteicos. Man uzaicināja uz interviju, tajā brīdī man piedāvāja pat 2 darbus Latvijas radio, un es izvēlējos šo, jo man liekas, tas ir tiešām visprestižākais. Multimēdiju daļa, jo man iepriekšējā pieredze bija vērsta saistībā ar digitālo vidi. Un tad es atnācu, man bija īstenībā ļoti bail, kā tas viss sanāks, jo es strādāju pirms tam portālā, un kas ir pilnīgi cita veida specifika, un
šeit ir tik daudz viskaut kā jauna un tik daudz tās vēstures, un arī es esmu tāda ļoti liela pietāta patiesībā par šo mēdīju nāci, jo pat vecākais mēdījis vēl joprojām darbojošais. Viss ir pašu ražots saturs. Brīnišķīgi. Es runāju par Latvijas Radio 1 šajā brīdī. Un es atnācu un ļoti ātri iejutos, kas man arī bija liels pārsteigums, jo man likās, kamēr es vispār sapratīšu, pa kuru gaitani ir jāaiziet līdz studijai. Bet nē, viss. Bet tāpēc, ka tev bija klātienē, tu strādā klātienē. Es nāku klātienē, jā. Un kā tu, Baiba, atnāci šeit? Es mazliet citādā. Nebija tāds neieraudzīju sludinājumu. Ir tā, ka es aizgāju no savas iepriekšējās darba vietas no televīzijas. Un tad es domāju, ko lai es tagad tālāk daru. Es gribēju vienkārši neko nedarīt kādu brīdi, bet tad man bija tādas domas radušās, ka varbūt man ir jāmaina vispār profesija, jo es esmu žurnāliste un tad biju žurnāliste. Un tad es biju izdomājis, ka varbūt man ir jāiet uz sabiedriskajām attiecībām strādāt. Un es pat īstenībā biju jau atradusi darbu, aģentūru, kuras būtu iespējams sāku strādāt, un man pat īstenībā bija atsūtīts darba līgums jau. Un es būtu pilnībā nomainījis profesiju, jo atpakaļceļš no sabiedriskajām attiecībām uz radio, uz mēdījiem ir, to cilvēki dara, bet es nezinu, vai man tas šķiet pareizi, varbūt, ka nē. Man liekas, ka žurnālistika un sabiedriskās attiecības tomēr ir diezgan dažādas profesijas. Un principā es jau gatavojos parakstīt to līgumu, esmu jau vienojusies par dienu, kad es sāku strādāt, un es saņemu zvanu no Anitas Braunas, kurai ir uzticēts, kur ir konkursā ieguvusi iespēju veidot pētnieciskās žurnālistikas daļu Latvijas radio, kuru meklē komandu. Tad es atvērtajos failos no paša sākuma. Pirmais darbinieks, es esmu atvērtajos failos. Es arī atceros visu šī raidījuma tapšanas procesu, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Domāt nosaukumu, vispār domāt, kā tur tas viss notiek, vai tur būs ievads tāds, vai nebūs ievads. Un, jā. Pastāst, kā jūs vispār izdomājat tās tēmas, kā viņas atnāk pie jums, cik tālu jūs plānojat? Netālu. Tūri. Jo man patiesībā būtu ļoti labi, ja es zinātu tagad kaut kādu sev gada temats, vai ne? Jo mums ir tā, ka man ir jāuztais viens raidījums mēnesī, kas varbūt kādam šķiet ļoti liels laiks atvēlēts, lai uztaisītu raidījumu, jo ziņās tas ir viena diena, vai ne? Bet mums tas raidījums ir 30 minūšu garš, un tas ir diezgan liels garums, plus vēl tā pēdējā nedēļa ir paredzēta, lai mēs to raidījumu tīri fiziski samontētu, un pirmā nedēļa ir tai tēmas meklēšanai, un tur tiešām nereti paiet veselu nedēļu, jo mēs veicam priekšizpēti, kas mums ir ļoti svarīgi. Un ir bijis tā, ka es strādāju praktiski 4 dienas pie raidījuma, jau esmu apmēram jau off-record intervijās, jau daudz ko noskaidrojusi, sazvanījusies, datus izpētījusi un tā tālāk, un tad producents pasaka, nē, man liekas, ka nebūs jādomā kaut kas cits. Un ir tāds, un ir palikuši, tad mums principā tad tev īstenībā ir 2 nedēļas, lai tu uztaisītu to raidījumu. Jā. Man vienmēr likušies interesanti atvērtie filmi. Man liekas, tas ir viens no vērtīgākajiem Latvijas radio produktiem, jo viena lieta ir, teiksim, ziņas un tās politiskās diskusijas, bet man liekas tieši tā analītiskā un pētnieciskā žurnālistika ir tāds sabiedriskā mēdīja vērtība, tas pats kodols. Jā, man īstenībā nobiedēja no sākuma tas arī, kad bija šāds. Bet man īstenībā, jo par radio, tu teici, ka tur nebūtu domājis, jo man arī radio nebija ienācis īstenībā prātā. Un tagad es nesaprotu, kāpēc, jo es īstenībā diezgan esmu iemīlējusies radio. Un es diezgan ātri viņā arī iemīlējos, tāpēc, ka, jo man bija televīzija bija mans formāts, kas man joprojām šad un tad pietrūks, bet šobrīd mēs esam tik digitāli un multimediāli, ka patiesībā arī mēs tagad tiekam filmēti, un tā televīzija jau kaut kur sekoja, jebkurā gadījumā. Bet es pirms tam nebiju klausījusies Latvijas radio. Tad, kad es sāku šeit strādāt, es sāku klausīties Latvijas radio 1, un es sapratu, tur ir tik daudz. Ak, Dievs, kur es visu dzīvi esmu bijusi. Nē, protams, es nevarētu teikt, ka es nekad nebiju klausījusies Latvijas radio vai Latvijas radio 1, bet es sapratu, cik interesanti raidījumi, jo citos radio nav tādi raidījumi, kur tu tiešām vari kaut ko uzzināt, un mums ir
tik daudz raidījumu ar tik ļoti daudziem interesantiem tematiem. Tikko es braucu mājās no lidostas, es uzliku Latvijas radio, bija pusnakts un skanēja atkārtojums kruspunkti reģionos, reģionu kruspunkti. Es uzzināju par kapu kultūru. Es nemaz nezināju, ka īstenībā kapu kultūra draud izmirt. Kas ir loģiski, jo cilvēki vēlas kremēt. Šobrīd viņi vēlas tikt kremēti, un viņiem vairs tiem jaunajiem cilvēkiem nav tāda vēlme kopt kapus kā agrāk. Tas taču bija, taču katrs cienīgs latvietis brauc katru nedēļu kopt kapus. Īstenībā tu jau arī to, teiksim, tos pīšļus arī aprakt un tāpat doties kopā. Jā, tā ir manā ģimenē arī ar vienu aizgājēju, bet efficient. Es gribu pateikt, ka cik tu interesantu lietu pusnaktī uzzini. Es klausīsies mūziku, es būtu vienkārši iespējams relaksējis. Varbūt jautri pavadījis laiku, bet tajā pašā laikā es uzslēdzu Latvijas Radio 1 un uzzināju informāciju, kuras iespējams nebūtu. Manuprāt, šī ir arī lieta, kas vispār ir jāizceļ un jāslavina un visiem jāstāst, ka Latvijas Radio ir, īpaši Latvijas Radio 1, bet arī citas programmas, viens ir vecākais mēdījis, kas darbojas Latvijā visu laiku. Otrs, tas ir mēdījis, kurā principā ir tikai pašu ražots saturs. Nav nekas nopirkts, nav nekas iztulkots, nav nekas citur. Tas ir pašu ražots Latvijā, interesants ļoti dažādām tēmām, principā ļoti dažādiem cilvēkiem. Tas ir milzīga vērtība. Man pat patīk tas arī šoka moments, ka es kādreiz tā kā neplānoti uzzinu kaut ko. Jā. Par kaut kas bija raidījums, bet es neatceros, par ko bija zināmais. Nezināmajā bija arī par ledājiem. Ļoti interesants raidījums. Nekad nebūtu domājis, ka man interesēs kaut kas par ledājiem, bet es arī braucu un cītīgi klausies par aizbergiem. Jā. Un arī es klausos zināmais nezināmie īsi pēc 5 no rīta, jo tas ir raidījums, kas viņiem atkārtojums ir arī šis te naktī. Un tad, kad es pamodusies, taisos jau uz darbu nākt, un tajā brīdī man ir visinteresantākās stunda, kur ir zinātnes tēmas, kuras es nekad mūžā vispār pat nebūtu uzdevusi tādu jautājumu, kāpēc lūši nāk mājās vai kaut kas tāds šorīt. Par lapsām. Es atkal dzirdēju Latvijas radio kādu raidījumu par lapsām, bet tas bija kaut kā labāk dzīvot, jā. Tur bija par to, kāpēc lapsas nāk. Kā labāk dzīvot, mans mīļākais raidījums. Tas ir arī, jā. Man arī ļoti patīk viņu tas tā digitālā satura zārs kā labāk, tā kā Instagramā un TikTokā. Un tas ir, teiksim, tur nav ļoti daudz satura, bet tas saturs, kas tur ir reizēm ļoti populāri. Tur ir šāšlika receptes. Es izmantoju kaut ko no tā visu. Jā, man liekas, kaut kādā ziņā. Teiksim, vismaz paņēmis tādā iedvesmai. Bet tu strādā uz vietas radio vai tu strādā no mājām? Tāda moderna Hibrīdā, jo, protams, ka daudz analītiskā darba, tad tu vienkārši esi pie datora un strādā, un reizēm varbūt piezvan kādam pajautā kādu ideju. Bet ir ļoti forši atnākt arī klātienē. Jo cik mēs te visi ilgi strādājam apmēram? Tātad es esmu mazliet vairāk par 5 gadiem. 4 gadus. Tu esi 4. Es 1,5 gadu tikai. Vispār 1,5 gadu. Un tāpēc tas, ko es gribēju teikt, es zinu, ka vienmēr visiem patīk, ka mēs runājam par kaut kādu veidu kurioziem šāda veida sarunu raidījumos. Tad, manuprāt, mēs arī esam tie jaunie cilvēki, tāpēc mums ir citādāka lieta, jo jūs sākāt strādāt pēc Covid. Mans lielākais kuriozs ir tāds, ka es sāku strādāt es sāku strādāt februārī, un tieši tad martā sākās Covid. Un no sākuma pirms tam es vispār nebiju es nekad nebiju strādājis mājās. Es nezinu, vai kāds varbūt bija, varbūt kādam tas bija aktuāli, bet principā daudziem nebija tāds jēdziens darbs no mājām, vai ne? Un īpaši tādā televīzijā vispār nekas tāds neeksistē. Un es nekad nebiju strādājis no mājām, un es atceros, ka tās pirmās nedēļas radio, kad vēl nebija Covid, ka es strādāju klātienē, viss tā kā normāli un ierasti, un strādāju pie savu pirmā raidījumu, jo mums tieši martā līdz ar Covid arī izskanēja mūsu pirmais raidījums. Un pēkšņi sākas Covid, un mums ir jāpārvārtas no mājām, un es atceros, cik tas bija kaut kas interesants, un kā tas tagad notiks, un es vēl neesmu strādājis principā ar visiem, parādījās visi Zoom un visas Zoom intervijas, un jā, tas bija tāds
ļoti interesants posms, un mēs arī atvērto pēlu pirmo raidījumu pilnībā izmainījām, jo plāns bija kaut kas pavisam cits. Es biju jau uztaisījusi raidījumu par mobbingu. Ļoti tiešām tādu labu raidījumu, un tad vēl Covid nebija bijis, un pēkšņi sākās Covid, un viss, un man tagad ir viss jāmaina, man ir jātaisa kaut kas par Air Baltica krīzi, un to, ka darbinieks atlaižu, un tā tālāk, un es atceros, ka tas mobbinga raidījums jau ir gatavs, bet vai mēs viņu vispār varam palaist, jo ir sākusies pandēmija un skola jau nav. Kā tas raidījums ir domāts skolēniem, bet nav jau vairs tā skola. Un tas bija tik ļoti interesanti, un tad sākās viss tās mājās. Atcerieties tās grāmatas, tur lietas kaut kādas grāmatu čupas, lai tev ir tā kā... Nē, no sākuma tu strādā šitā. Tad tas apmulgura. Tad tu saproti, ka nē, ka viss, ka ir, ka nav labi, jo es īstenībā iedzīvojos nopietnā saslimšanā, es iedzīvojos saspringuma galsāpēs, un tas bija no visa šitā. Un tad es tur sāku likt grāmatas uz grāmatām to portatīvo, kaut kā šādi mēģināju strādāt. Ierakstījām mēs arī tās balsis kaut kur kaut kādos skapjos ar kaut kādām sagām. Un jā, tas bija tiešām tāds ļoti interesants. Bija akustiskais skapis mājās? Nē, es tur vienkārši liku kaut kādas segas virsū, kaut kādu to pūciņu un ko tur vēl, ne, un tas bija tāds tiešām, ka tu esi sācis strādāt tā jau, vai ne, satraucoši, tu esi sācis strādāt jaunā uzņēmumā, jaunā sfērā, varētu teikt, no televīzijas uz radio, jaunā uzņēmumā, un tu esi pilnīgi jauns raidījums tagad būs, un viss sākas kaut kāds Covid. Klasika vienmēr tā ir. Tu to pirmo raidījumu taisi no dīvāna kaut kur vienkārši nesaprotot, kā tas vispār notiek. Tas bija tiešām tāds diezgan stresēns, bet tagad, tagad šķiet kaut kas tajā bija, vai ne? Man patiesībā, es tieši otrādi atnācu tad, kad jau bija tikko beidzies tas viss, ne, un man viena no lietām bija, ka es ļoti gribu nākt klātienē, ka es negribu vēlreiz to visu iziet cauri un tā kā apgūt kaut kādas jaunas lietas, jo es iepriekšējo darbu biju samainījis arī Covid laikā, un man bija jāiepazīst visi kolēģi caur ekrānu, principā, ne, un visas tās sarunas arī, tāpēc man bija ļoti svarīgi nākt šeit klātienē vienmēr, un man arī ļoti patīk, kāda mums šeit ir arī, ka visi kolēģi, kas nāk arī no rīta samiegojušies, bet viņi tādi netik ļoti iešūpojušies varbūt dienai, vai arī viesi, un ka es tur esmu, un ka es arī cenšos ar viņiem visiem aprunāties un kaut ko sagatavot to vidi, lai viņi justos arī labi no rīta, jo arī tam klausītājiem ir jājūtās tāpat laikā labi dzirdot šo visu, nevis, jūs tur visi tādi dusmīgi, bēdīgi, vai nav tā. Un es arvien biežāk dzirdu no rīta arī, ka nāk kolēģi, vai cik forši pie jums te viss ir, un kā jūs te smejaties, un kā jums te viss tāda laba atmosfēra ir. Tā ir. Es vienreiz biju labrītā stāstīt par mūsu klausītāju aptauju. Un tu ir tiešām labs, tāda noskaņa, atmosfēra, tā kā mazliet smažo pēc kafijas un studijas. Kurš nedrīkst tur neskatīt. Un tāpēc, lai cik muļķīgi nebūtu, mani pirmie draugi bez mazvai radio arī kļuva labrīt apmēram nevis pat pirmie cilvēki, ar kuriem man bija kontakts, jo īstenībā jau tā kontakta nebija. Un tāpēc man ir varbūt mazliet žēl, un es jūtos kaut kādā brīdī diezgan vientuļi, jo tu strādā no mājām, tu principā kolēģis nesatiec, un es jau viņus pat nepazinu. Ja es būtu pirms tam ar viņiem jau iepazinusies, tad tas būtu citādāk, bet es kaut kādu diezgan ilgu laiku, un vēl tagad īstenībā, tagad es esmu kaut kādus kolēģis kaut kādos citos veidos iepazinusi, bet kaut kādu vienu brīdi es jutos, ka es te jau strādāju apmēram 2 gadus, un īsti nevienu nepazīstu. Jo es jau te nenāku, es jau te neatrodos. Jā, tā ir svarīga tā lieta. Jā, tāpēc es domāju, ja nebūtu bijis Covid un es būtu strādājusi klātienē, varbūt pat kas zina, kas būtu vispār vēl te mainījies un cik man daudz radio draugu apmēram nebūtu bijuši. Tā par raidījumu būtu tie. Jā, bet jā, tas ir. Un tagad ir, kā es varētu nākt strādāt klātienē, bet es esmu tik ļoti tagad atkal pieradusi strādāt mājās, ka es vairs nevaru koncentrēties klātienē, ja man ir vēl citi kolēģi apkārt. Un cilvēks ir tāds zvēriņš, kas ātri pierod. Jā. Un tev ir atkal cita veida tas darbs. Man ir pilnīgi cita veida, jā, un arī, jā, bet tas, ja runājam par kurioziem, to sākšanu darbu, tad, kad es nācu šeit, pirmā doma bija, kurš pie vēlna nāks 7 no rīta uz interviju? Kā es kādu pielauzīšu, lai viņš būtu? Cilvēki, kuriem bērni ceļas 6. Tas ir normāli. Viņiem tie bērni vēl jāpieskat kaut kur, lai viņi atnāktu tiešraidē no rīta 7. Un jāsaka godīgi, pagājis ir pusotrs gads, un man patiesībā neviens nav atteicis no rīta tāda iemesla dēļ, ka baigi agri. Varbūt viens kāds. Bet viņiem jau ir labi, arī jo viņi var pirms darba. Man neviens nevar pateikt, ka viņiem ir sapulce, ka viņiem ir kaut kas jau ieplānots un beidziet.
Vienkārši piecelies agrāk šorīt, vai ne? Un tajā brīdī, kad viņi atnāk, viss tad arī ir lielais prieks. Ui, nebija nekādu sastrēgumu, es varēju nolikt bez maksas mašīnu šeit. Nu jā, un redz, kā es jau pabeidzu darbiņu jau tikai 7:30, un es jau varu iet mājās bez mazliet, vai ne? Tāds. Bet tu arī zvani tiem cilvēkiem pati, tu viņus sauc, jā? Es viņus saucu, jā, tas ir arī tas, ko es daru. Es saplānoju programmu, es viņus sarunāju arī ar kolēģiem, kādi būs sižeti, un tad beigās pēcpusdienā pārlasu visu scenāriju un apstiprinu to visu. Tas ir tas, ko es ikdienā visu laiku daru. Bet tā galvenā lieta ir izdomāt, kas būs tas nevis vakardienas jaunums, bet kas būs šodienas jaunums vakardienā. Sēžot iepriekšējā dienā, kas būs nākamās dienas, tas galvenais jaunums. Un tas, laikam, ir tas, kas mums ir tā galvenā lieta, to uzķert. Un arī paskatīties, lai neatkārtojas tas pats, kas ir visiem citiem. Un tāpat laikā, lai neieiet arī tajā rutīnā. Jo tā lielākā problēma, man liekas, arī šajā darbā strādājot, ka tu skaties, tā galvenā lieta, politika. Vēl viena politika, vēl ārzemju politika. Bet vai tas tiešām ir tam klausītājiem pats svarīgākais? Vai tas ir tas, kas viņiem šajā dienā būs tas, kas viņiem ieliks to šīs dienas kārtību? Jā, un, protams, lielā mērā bieži vien tie ir paši svarīgākie notikumi, bet tāpat laikā nevajadzētu aizmirst arī par daudzām citām to daļu klausītāju, kurus tas mazāk interesē. Pat ne mazāk interesē, bet ka ir vēl citas lietas, kam arī ir jābūt tajā pašā rītā. Tā auditorija arī tik ļoti prasīga ir, jo tas... Protams, viņi ir izglītot un gudra auditorija, tā nav. Viņš paliek arvien ātrāk, un daudz cilvēku seko, visādiem gan pasaules ziņu avotiem, gan bieži arī pat cilvēkiem, kuri veido ziņas, un organizācijām, kuras veido ziņas, un viņam tad tas feedā parādās gandrīz uzreiz. Un es zinu, ka tas ir priekš tādiem mēdījiem, kuriem iziet cauri tam ziņu filtram, ka tas ir ļoti grūti tikt līdzi tam ātrumam, jo tev ir jāziņo, kas būs aktuāls rītdien. Vēl jau ir tā lieta, ka tu esi iepriekšējā dienā viss skaisti saplānojis, sarunājis. Un tad pa nakti notiek kaut kāda šaušana citā pasaules pusē, vai kaut ko Trumps citu izdomā, un tajā brīdī tu 4 no rīta cēlies augšā un mēģini sarunāt citu kādu, kas tev atnāks tajos 7, vai ne? Un tu esi zvanījis kādam kodos 4 no rīta? Protams. Bet tie cilvēki, tā 4 no rīta es nezvanu parasti. 4 no rīta es aizsūtu īziņu. Zvanīt es sāku 6:30. Bet nē, es arī saprotu tavu domu, jo, ja tas ir eksperts, kurš varētu to komentēt, tad visticamāk viņš arī zina jau, ka kaut kas ir noticis. Un jau gaida, kad tu zvanīsi jau. Vismaz viņš baigi neapvainojasies, viņu pamodina arī tādā ziņā. Jo ir tāds, kaut kas noticis, eju skatīties. Bet tur tā lieta, ka, teiksim, man tiešām nav kauns par labrītu, jo mums vienmēr ir notikuši pa nakti notikumi, kas ir mūsu. Labi, sāksim no sākuma. Latvijas radio pa nakti ir dzīves cilvēks, kas seko līdzi un lasa ziņas katru stundu. Tas nozīmē, ka viņš ir, tas nav nekāds mākslīgais intelekts, tas nav nekas cits. Viņi, ja redz, ka kaut kas notiek, viņi zvana galvenajam redaktoram. Galvenais redaktors zvana man, ja es neesmu pamodusies jau un jau pat neesmu to visu izdarījusi. Tā kā vienmēr ir šī dzīvā cilvēka kontrola par to visu. Un līdz ar to, tajā brīdī mēs vienmēr visus šos notikumus, kas ir bijuši, mēs esam paspējuši. Un mums ir bijis 7 no rīta vai 8 no rīta, jau ir dzīve komentāri par visu. Un tajā pat laikā vienmēr tu seko līdz, protams, arī konkurentiem. Un tad nebūtu arī pat ziņu aģentūra vienmēr to norēģē, un iespējams viņi bieži vien tikai ap 9 pamostās, vai portāli arī ap 9 pamostās. Tu nevari arī cerēt, ka, atverot mūsu pašu ziņu portāls, tev jau tur būs priekšā kaut kāda informācija, tev jau pašam vēl jāsavāc vēl tas viss pa vidam. Tu pirmie teici par tām 7 dienām darba, un es ar tādu skaudību klausos, tad tagad tie tu pastāsti, un tā skaudība tādas tikai mazāka palika. Bet tev jau arī nebeidzās, vai ne? Tu jau 9, kad labrīts beidzās, tu tur gatavojies tam nākamo. Tur jau tā lieta sāk nākamo, tad es mēģinu visus organizēt. Mums ap 3 ir sapulce ar vadītājiem. Redz, vēl 3 sapulce, viņi vēl nav gulēt tikusi. Jau 3 vai pa dienu? 3 pa dienu es nododu, pastāstu vadītājiem, ko mēs darīsim tālāk, un tad es gan aizēju pagulēt kādu stundiņu. Un tad pēc tam vakarā vēl kaut ko, ja kaut kas vēl jāapdara un jāapskatās. Tad ziņas jānoskatās vakarā televīzijas. Bet tev ir vadītājs? Raidījuma vadītājs, es domāju. Kristaps Veldmans, kas šorīt bija, un Daira Zīle, jā. Vai arī otrs pāris Artis Kuja ar Lauru Zvejnieku. Un tad šādā režīmā tas tā nedēļa paiet ļoti, ļoti ātri. Vienkārši Kristaps man arī ir jāstāstīs, ka viņš tā kā
aizbrauc pa vidu pagulēt, un tad viņš brauc atpakaļ. Un tā ir, jo man arī no sākuma vienā brīdī bija tāds sajūta, ka baigi forši vispār, vai ne? Nu, tu tā kā saņemies, piecelies ātrāk, bet tad tu pēc tam jau 9:10 esi apmēram brīvs un viss. Bet nē, tā tas nebūtu. Nu, kaut kādā ziņā ir. Tu vari pa dienu plānot arī ļoti brīvi savu laiku. Un, bet ko tu vari izdarīt, ja tev 3 ir sapulcs? Nu, vasarā tāpat var aizbraukt uz stundu pie jūras pagulēt. Nē, nu to var, jā. Tā nav, ka salīdzinot ar iepriekšējo darbu, kur man bija parastais darblaiks no 8 līdz 5, ziemā es gaismu vispār neredzēju. Un tad es pirmos mēnešus īstenībā to jūtu kā tādu ļoti lielu privilēģiju, ka es varēju dienas vidū iet darīt, ko es gribu, ja man vajag arī to diezgan viegli arī saplānot. Tev ir standarta darblaiks, vai ne? Nu, es teiktu, ka man ir nodevumos balstīts darba laiks. Man ir kaut kādi rezultāti, kas jāsniedz līdz noteiktiem termiņiem. Un, protams, viņi jābūt sasniedzami, bet kopumā diezgan labi var plānot. Nu, man ir tāpat. Man ļoti patīk. Es saprotu, ka ir darbi, kur tu nevari. Ja tu strādā bankā un tā banka strādā līdz 5, tad tev līdz 5 ir arī tur jāsēž, vai ne? Bet, jā, principā, ja tu izdari savu darbu, tad īstenībā kāda starpība, kad tu to darbu dari. Jo es mēdzu strādāt arī agrāk, es mēdzu strādāt arī vakaros. Man vakaros ļoti labi rakstījās. Man ļoti patīk 10 vakarā, piemēram, rakstīt. Un es kaut kā tik produktīvi pastrādāju tajā vakarā, ka man liekas, mūsu nozarē vispār ir svarīgākais ir tas rezultāts. Nu, tas, kā un kur un no kurienes strādā kaut kas no Ķīnas, ja tu spēj to izdarīt. Un man, piemēram, kolēģei patīk strādāt brīvdienās, un es saprotu, kāpēc. Jo tev neviens netraucē brīvdienās, tev neviens nezvana brīvdienās. Tu vairs nevari neko izdarīt. Nu, tev nav kaut kāds, ka tev pēkšņi tur zvanīs no veselības ministrijas kaut kādā brīvdienā. Ja? Tas vienkārši nenotiek. Un līdz ar to tev tā brīvdiena ir tiešām tāds kluss brīdis, ka tevi neviens netraucē, visi bauda brīvdienas, un tu vari vienkārši rakstīt. Jo mums ir, piemēram, manā konkrētā darbā ļoti daudz atkal rakstīšana. Mēs katru, tas raidījums atvērtie faili, viņš ir uz apmēram 14 lapām. Nu, tas ir principā referāts. Jo viņš tāds arī ir, un tas rakstīšanas laiks tiešām ir diezgan ilgs, ko tu pavari vienkārši sēžot un rakstot, jā. Principā nedēļu intervijā, nedēļu rakstītais teksts ir arī tas, kas ir tajā atvērto failu noskaņā ierunāts. Nu jā, tas tieši tas arī ir. Nu, tas ir tas scenārijs, jā. Man liekas ļoti forši, ka viņam ir tāds, ka viņš tāds podkāstīgs, tāds uz dokumentāriju pusi. Tāda bija tā doma, jā, arī. Jā. Tāda mazliet tāda tumša, mazliet tāda, tā kā tev būtu ļauts ieskatīties kaut kur tev tā kā nevajadzētu. Tāpēc man arī ļoti iepatikās, jo es nebiju tiešām domājis par to radio, un tad, kad man stāstīja apmēram, kā tas varētu izskatīties, tas raidījums. Man likās ļoti interesanti, tā kā iedomājoties, ka tur varētu kaut kādas skaņas vēl ielikt iekšā un tā paspēlēties un mūziku. Tā kā durvis tur. Es esmu dzirdējuši to jauno produktu, to, kas būs krimināla drāma, ko galvenais. To, ko es esmu taisījis. Man žēl, es nezināju. Tu dzirdēji? Es tikai fragmentiņu, bet tas ir noteikti manā klausīšanās. Žēl, ka tu neesi noklausījies, tad es būtu pajautājis. Jā, tas ir mans. Tas arī ļoti, tā ideja līdzīga, ka ir tas tā tumšā noskaņa. Redz, ka tas veidotājs tas pats laikam, vai ne? Vēl pirms izskanēšanas jau skan pa priekš tev vietas. Bet jā, tā radio burvība, tas ir kaut kas tāds, tas, kad var ar skaņu, tikai ar vārdiem, bez bildes mūsdienās 21. gadsimtā tomēr ieinteresēt cilvēks, jo viņam izstāstīt to visu pilnīgi un tā. Bet tas visu pagarina. Bet tik interesanti. Jo es par šo esmu domājusi. Tad, kad tu skaties televīzijā ziņas, vai tagad tu veido īstenībā televīzijas sižetu, tādā ziņā ir varbūt vieglāk izveidot, tāpēc, ka pirmkārt, tev nav jāpiesaka runātājs, tev nav jāsaka. Tā man stāsta Latvijas universitātes profesors. Tu vienkārši ir cilvēks un ir titrs. Un ir titrs, ka viņš ir profesors. Ar radio neviens nezina. Mums ir vienmēr jāpasaka. Stāsta tas un tas. Tas man bija pirmais grūtais, pie kā man bija tā kā pārslēgties, ka man ir visu laiku. Tā man stāsta, komentē tas un tas, turpina tas un tas. Jā, un otrs ir tas apkārt. Tu nevar parādīt kadru, kur visi iedzīvotāji redz, ka tā māja ir diezgan nolaistā stāvoklī. Visi redz to, ja? Pietiek ar vienu vārdu, māja ir nolaistā stāvoklī, un tad ir kadru, un viss ir šokā. Bet radio būtu, māja ir diezgan nolaistā stāvoklī, jumts ir pa pusē iebrucis, durvis ir atlaustas, logi ir izdauzīti. Tev ir tā kā jāapraksta tā aina, un līdz ar to radio ziņa principā ir garāk. Jā. Vai ne? Principā garāk, jā.
Jo televīzijā... Bet tāpat laikā mums auditorija ar vienu pieprasa tomēr īsāk, koncentrētāk. Jā, un tāpēc ir ļoti grūti. Jā. Svarīgāko iedod. Bet arī īstenībā interesanti ir par to, kāda ir tie knipi radiožurnālistikā. Jo, ja tu nāc no citas, it kā no tās pašas žurnālistikas, bet tomēr katrā ir knips. Ja rakstītājiem vienmēr būs jāatšifrē visi garie nosaukumi, vai ne? Tev ir vienmēr jāpieliek turklāt. Tev būs pareizi, un nezinu, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tur dara to un šito un ziņoja tā un tā. Te būtu vienkārši normāli radios žurnālistikā. Ugunsdzēsēji teica to un to. Nu, tā kā pārgramot vēlreiz un piedomāt, vai tiešām to nevar pateikt vēl īsāk. Jā. Un tas ir tajā podkāstā, kas tagad ir iznācis Krimināla stāstu podkāstā, jo tā kā tur ir auditorija jaunieši, tāpēc arī galvenieks jāierunā, redz labi nostrādājot, arī uzreiz atcerējies, ka tas ir tas, ko ir galvenieks ierunājis. Un tur mēs tiešām centāmies arī vispār aiziet no tās oficiālās valodas. Mēs arī lietojām tur tādu vārdu nevis kā piedzēries, bet pālī. Piemēram, kā tie cilvēki arī runā, tā viņi arī runā. Jā, jo šīs lietas nāca no malas, tu to nezini. To man šeit māca mūsu raidījuma vadītāji un žurnālisti. Es varu zināt saturiski, bet šīs lietas tās zina tikai no pieredzes. Un mums ir vēl tas radio knips arī tāds, ka tu nevari pateikt 30%, ka tev uzreiz teiks trešdaļa. Jā, ir jābūt jau pārstrādājušiem vēl vairāk. Jā, tev jau ir jābūt vairāk. Klausītājiem, jā. Nebūs 25% ceturdaļa. Es teiktu, ka labos datu ziņojumos arī tas analītiķis, kurš viņus raksta arī par to padomā. Lai teiksim, tev attēls būtu tāds precīzs un ar procentiem aiz komatu un vispārējo, bet, teiksim, tekstā labāk teikt, teiksim, 1 no 3 cilvēkiem vai 1/3. Tas ļoti palīdz arī tajā uztverumā. Tu jau gatavs, tu jau esi pilnīgs radio cilvēks, klausies. Esmu daļa no kuģa. Es, protams, saprotu, ka ir tādas profesijas, kurās es nekādīgi neiekāpšu. Jā, protams. Es neiekāpšu tagad Latvijas radio grāmatveža galvenā jurista kurpēs. Jūs neviens savu algu nedabūsiet. Bet kaut kādas, tā kā šobrīd man ir bijusi iespēja to kriminālu stāstu raidierakstu uztaisīt, es esmu ļoti priecīga par to, jo īstenībā jau ir vērtīgi kaut ko citu tik pa laikam padarīt. Kaut vai tikai tāpēc, lai vienkārši tādā rutīnā neieslēgt, jo īstenībā jau ieslīgst. Un 5 gadi man arī šobrīd vienā raidījumā īstenībā tas ir daudz. Iepriekš es 8 biju nostrādājis vienā raidījumā, un man jau to brīdi likās, ka Baiba, kur tu esi aizsēdējusies vispār 8 gadus. Un es abrīnoju tos cilvēkus, kas 20 gadu, un mums jau ir tādi cilvēki, viņi nav šobrīd šeit, viņi ir noteikti citās diskusijās. Tāpēc mēs varam aprunāt vienkārši. Bet 20 gadus darīt vienu... Nē, forši. Kad jau nav viens un tas pats it kā, bet, bet tā rutīna jau rodas. Tā jau saka par žurnālistiem, jau parasti tā saka, jā, tas jau vispār nav rutīnas darbs, tu vienu dienu esi tur saimā, otru dienu laukos, jā, bet tu katru dienu intervē, zvani, sarunā, montē, ierunā. Tas citiem liekas, tā ir tāda baigā dažādība, tā ir tava rutīna, tā ir tava ikdiena. Jo man arī tie temati mainās, un tad man ir par kaut kādu transporta nabadzību, tad par varmāku kursiem, un it kā jau pamainās. Tev patiks nākamajā atvērtie faili. Bet tas par kaut kādu citu, protams, kad... nebūsim, mēs nemainīsim droši vien savu profesiju tuvākajā laikā, varbūt kāds mainīt, bet tas, ka citās tēmās un citādos apstākļos nonāk, tas īstenībā ir ļoti, ļoti forši. Man tāpēc arī viens saka šausmīgi, tas par to nakti tur ņemties un kaut ko pārtaisīt. Man īstenībā tās dienas, kad mums kaut kas pēkšņi notiek, kaut kas citādās, un kad ir tas ziņu vibes, man tas dod nenormāli lielu prieku, gandarījumu, un man tiešām ļoti patīk. Un tāpēc tā diena paiet ātri. Tā diena paiet vienkārši šitā. Un tas, kas bija ļoti forši, mums bija vasarā studija Vērmans dārzā, kad bija dziesmas, un sataisīt tur un nākt, ka tur nāk pilnīgi citā vietā, pilnīgi citādāk cilvēki, pilnīgi citas tēmas. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti forši. Man tā patika taisītās vienkārši cilvēciskās, dabūt viņus visus atrast, sataisīt. Tas arī, tas ir. Kā man patīk aizbraukt uz laukiem.
pilnīgi cita lieta. Jā. Es vispār esmu domājis, ka pēdējo reizi, jo mans pēdējais raidījums taču bija, kur es biju aizbraukusi uz Latgales pusi, īpaši uz Kārsavas pusi, uz Salnovu, man vispār tā puse nenormāli patīk. Man tieši tās puses latgaliešu liekas tādi super viesmīlīgi un forši. Un es esmu tur vispār domāju, ka es varētu būt arī lauku reportieri īstenībā. Man tiešām patīk. Jo aizbraukt pie tiem cilvēkiem, beidzot izkāpt no tās Rīgas, no tām ministrijām, saimām un kur tik mēs te parasti apgrozamies un aizbraukt pie tiem cilvēkiem laukos. Īsi dzīvi, sirsnīgi, forši. Lai gan es pavadīju 7 stundas ceļā turpat, jo tas ir tālu un īstenībā, principā tu veselu darbu dienu brauci. Varētu uz Romu aizbraukt un atpakaļ. Jā, mierīgi, bet jā, tāpēc tiešām tās lietas, kas tev pēkšņi ir kaut kas citādāks, tās ir tās vislabākās lietas, kas īstenībā ir. Es gribēju par to dziesmu sētu studiju. Man liekas, tik forši, ka mūsdienās radio tomēr nav tikai radio, ka tas nav tikai, ka ir arī tas tā redzamā daļa. Un tas, man liekas, ir ļoti forši gan priekš mums kā mēdī, gan es. Arī jums kā cilvēkiem. Arī dod 5, piemēram. Tam ir kaut kāda, tāda svaiguma sevi. Jā, tas arī bija tā forša, nezinu, pa Vērmanas dārzu, un viss skan tikai Latvijas radio pa visu Vērmanas dārzu, un viss tur, tiešām, un ziņas skan. Tas tāds, to biežāk vajag taisīt vispār no dažādām vietām, un varbūt, ka vajag no Salnavas taisīt arī tādu uzlikt tur studiju un vēl kaut ko. Un lai tie cilvēki nāk un ir, un ir forši braukt pie tiem cilvēkiem. Man tas arī ir tas, ko es esmu aizdomājusies, ka vajadzētu jau vairāk braukt. Braukt kaut kur pie cilvēkiem reģionos. Kā labāk dzīvot, vai kāds cits raidījums bija, ka viņi arī tādi brauca no reģioniem raidīt, tiešām arī kaut kādas dienas, kaut kas viņiem bija tādi izdevies. Man arī tie paši krustpunktā arī nebrauc kaut kur. Ļoti iespējams. Es saprotu, ka to mums vajag attīstīt vairāk noteikti. Jā, un es ļoti labprāt arī piedalījos vairāk redzēt un tiešām arī aicināt cilvēkus arī pašus iesaistīties, arī pat ņemt, nebaidīties, un lai tas viss ir tāds interaktīvāks un dinamiskāks, man liekas, tas tā paši. Jā, bet, piemēram, dod 5 arī, es teicu, ka es īsti tā neklausījos, varbūt radio, bet ne, piemēram, to dod 5, gan manuprāt, vienmēr esmu klausījusies tajā Ziemassvētku laikā, tā ir tiešām tāda klasika. Un tā bija vienīgā reize agrāk, kad es pat mājās slēdzu radio, lai varētu vienkārši klausīties un sekot līdzi. Un tā ir tā īstenībā radio arī ļoti foršā burvība, ka tu vari visur viņu klausīties. Tu vari tā kā krāsojoties uz austiņām klausīties radio, tad tu tā kā pārvietojies uz mašīnu un klausies to radio, tad tu iekāp mašīnā un ieslēdz mašīnā radio, tad tu brauc. Principā visu laiku var ar to radio tā kā praktiski darīt visu. Tu vari sportot ar radio, tu vari braukt kaut kur ar radio. Es zinu arī cilvēks, kas arī, piemēram, strādā ar radio. Viņiem vienkārši austiņās skan radio. Es varu tikai nabu pastrādāt. Viņa ir gana dīvaina, lai viņa, neienāktu iekšā. Bet tu esi tas cilvēks, kurš var arī strādāt, ja viņam skan kaut kas ausīs, ja? Tas atkarīgs no darba. Jo es tā kā vispār tādu, ja tu nodarbojies ar tādu jaunradi, tad nē, ja tev traucē, tas, ka tā kā kaut kas skan, un ir tādu tehnisko vai ne? Pustehnisko, kur tev jādomā, bet ne tā galam jādomā. Tad man liekas ļoti labi, ka varbūt nav tik vienmuļa. Jo es arī saprotu, jo es tiešām zinu tādus cilvēkus, kur tā arī strādā. Viņi tiešām strādā, viņiem skan. Bet, protams, visu nevar. Visu laiku ne, bet es arī diezgan bieži klausos, lai man ir kaut kas, Es agrāk. Ja baigi jāiedziļinās, tad varbūt to, tā kā nevar, bet tad drīzāk mūzika kaut kā tā, bet tā visu laiku, Nē, es nevaru. Jo citādāk es arī, tā, lai darba dēļ jau arī ir jāklausās, jo citādi. Man pat nepatīk, ja man kaut kas uz tā galda stāv. Man vajag tā kā visu tukšu vienkārši, lai tur nekas nav. Īpaši tu atnāc uz biroju, mums ir tāds atvērtais birojs, un tur no vienas puses ļoti forši, ka ir tā redakcijas atmosfēra. Jā, ka ir tā kā tās strops, kur nāk bites un tur nāk. Jā. Bet, ja tev vajag sakoncentrēties darbam, tad labāk, ka tur ir kaut kas, ko tu izvēlies, nevis tas tā ņudzoņa. Jā, tāpēc es nestrādāju klātienē. bet tiešām tā ir, jo es nemāku strādāt ar mūziku uz ausīm, un man traucē arī tas apkārt, ja man tiešām ir svarīgi. Gribētos būt varbūt pat vairāk uz vietas tīri tās kolēģu sadraudzības dēļ, jo tiešām īstenībā tas ir ļoti svarīgi, kāda ir to kolēģi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un man šobrīd nav, jo man maz ir tie kolēģi, ar kuriem man ir kaut kādas attiecības.
Un, ja visi strādātu vienā lielā open birojā, es domāju, ka tas būtu pavisam citādāk. Bet, labā ziņā? Jā, nu, protams. Nu, bieži vien jau tev tajā darbā iepatīks kolēģi. Arī tā man bija, piemēram, iepriekšējā darbā. Tu tur jūties, bija žēl aiziet projām, jo tev ir tā patīk tavi kolēģi. Jā, tev vienkārši patīk tavi kolēģi, un tev šķiet, ka tu pazaudēsi savus draugus, ja tu aizies projām, un bez mazliet tu strādā kolēģi dēļ. Manu amatu tagad pievienos, tā kā lielajiem LSM, jo tas ir loģiski. Bet man ir jāiet prom no tīma, un es nevaru. Es tā kā pirmdien bija vīklīs appuls, un vienkārši tā kā, šis beigsies, tā kā tev palicis kāds mēnesis. Tiešām tā kā nošķir no ģimenes. Bet labā ziņa ir tāda, ka visticamāk tu atradīsi jaunu ģimeni. Protams. Jaunus draugus, un tev būs beigās vairāk draugi, jo tev būs gan tieši tā. Tagadēja draugi, gan jaunie draugi. Bet šis ir tā kā mazliet varbūt nevis nošķiršana no ģimenes, bet tā kā, kā amerikāņu filmās rāda, ka moving to college, vai ne? Jā. Prometi, taču cilvēki tāpat paliek tavā organizācijā. Bet tā ir. Nē, ir tā, un nevienam jau negribās baigt kaut kādas pārmaiņas, ja tu jūties labi kaut kur, un tas jau arī ir saprotami. Nē, bet man patīk tādā ziņā pārmaiņas. Nu, varbūt tev baigi patīk. Varbūt šobrīd es esmu posmā, kad man vajag pārmaiņas. Jā. Bet tad, ja tu jūties labi un ja tev ir foršs tusiņš un tev patīk darbs, tajā brīdī jau tu baigi negribi nekādas pārmaiņas. Bet, ja tu zini mērķi, kāpēc tas ir jādara, kāpēc, skaidrs, ka beigās jau tas ir vēl labāk, lielākoties jau tur. Jā, bet man liekas, tu vari arī tā kā ar vienu domu saprast to, ka tas ir labi priekš organizācijas, tas varbūt ir labi priekš tevis, kā priekš tā amata, bet tā pašā laikā arī novērtēt to, ka ir žēl. Protams. Un tad es kaut kad iedomājos, es, piemēram, neesmu tas cilvēks acīm redzot, kas maina darbvietas, jo šī ir man tikai otrā darba vieta. Un es tieši iedomājos, es nezinu, vai es gribu kaut kur citur šobrīd strādāt, tāpēc varbūt es sasniegšu savu rekordu tagad radio, ja iepriekšējais rekords man ir 8 gadi, varbūt arī būs vairāk. Bet tie cilvēki, kas atkal maina daudz darbus, es domāju, gadu vismaz nostrādā vienā darbā un tad maina, iedomājieties, cik viņiem ir daudz draugi. Cik viņiem ir daudz šie kolektīvi, un tad viņi pēc tam var, es ar to cilvēku strādāju tur un tur, un to es strādāju tur, un tas mans kolēģis no turienes. Jo man jau tagad man jau arī ir nomainījušies tie kolēģi, tie pirmais atvērto failu sastāvs vispār nav tāds kā šobrīd, bet es joprojām komunicēju ar, piemēram, savu kolēģi, ar ko mēs sākām strādāt kopā atvērtajos failos. Mēs vēl aizvien viņu īstenībā man ļoti patīk, un es ļoti labprāt tik pa laikam viņai uzrakstu, un vai mēs satiekamies kaut kur, jo viņi jau tajos pašos medijos, protams, strādā. Tā arī ir tā lieta, ka Latvijā medijiem, ja tu gadu pastrādā vienā, gadu pastrādā otrā, gadu pastrādā trešā, ceturtā, jau vairs nav īsti. Tad tu visus arī pazīsti. Jā, pazīsti, tā kā, jā. Jā. Mediju izcilības balvā ar visiem var papļāpāt kāds. Tas ir forši tādā ziņā. Tieši tā. Vienkārši iepazīsties, nevis visu laiku sēdi kaut kādā mazā šaurā lokā un vispār nedraudzējies, tā teikt, jo tev ir labi te, kur tu esi. Un tāpēc arī pat tā apvienošanās man arī. Es esmu atvērta, kāpēc ne? Es domāju, ka tur ir ļoti liels iespējas tajā apvienošanās lietā. Bet vēl piebilstot par to radio, ka ir ļoti labs tas kolektīvs, un īstenībā tā mainība ir ļoti maza. Tieši šis arī parāda to, jo es esmu strādājis gan portālā, gan pēc tam televīzijā, un atnākot šeit nebija tā, ka es tev ļoti daudz pazītu, jo šeit tiešām te cilvēki strādā visu laiku, un es iepazinu ļoti daudz jaunas cilvēkus, tā iemesla dēļ, ka viņi tiešām visu mūžu, kā sāk šeit, jo tā specifika radio ir tik liela, ka tu, ja tev patīk, un ja tev padodas, un nemaz nekur citur. Tieši tā ir tāda noslēgta brālība, kaut kāda ļoti tāda spēcīga organizācija, un es ar to nedomāju, ka tas būtu kaut kas tiešām slikts. Man tas likās apbrīnojami, cik te ir ļoti daudz cilvēku, kas te visu mūžu pavada kā ļoti profesionāli. Īstumā, tu pareizi saki, jā. Mēs liekas, tāda varbūt jauniņiem. Skaista, laba lieta, ka tu esi izurbis līdz sardē to lietu, un tu māki viņu. Ja tev arī mainās nedaudz kaut kādi raidījumi, kaut kādi pienākumi, varbūt, ja tu neesi tikai raidījuma vadītājs, bet tik pa laikam arī esi producents. Tas jau arī
Tas jau arī kaut kas dažādas raidījumus, dažādas lietas, dažādos formātos patiesībā. Arī tādi ir vai tad tevi piesaista pie, nezinu, dot 5 veidošanas. Nu, manuprāt, tas ir svarīgi. Pie tādiem nosacījumiem mēs arī varētu ilgi palikt vienā darba vietā. Ja ir tiešām kaut kādi izaicinājumi, ik pa laikam aiziet atvaļinājumā kāds un tev saka pēkšņi, tagad vai tu nedēļu varēsi šo tagad izdarīt. Jā, taisīt kruspunktus un tev uzreiz ir kaut kas pavisam jauns cits. Varbūt tu saproti, ka tu tomēr negribētu to darīt. Jā, bet tu zini to. Tad tu to pamēģināji. Un tad tev pēc tam ir tā atkal sajūta, cik tas tavs amats tomēr ir labs. jā. Jo man tā bija, man bija atvērtajos failos. Pašā sākumā bija tā, respektīvi bija tas vasaras kaut kāds periods, un mani nosūtīja uz ziņu dienestu strādāt 2 nedēļas atvaļinājuma laikā, tā kā aizvietot. Tad tu saprati, cik tev labs amats, jā? Bet es vienkārši arī nebiju pieradusi pie tas man bija kaut kas pilnīgi jauns, tās jūsu ziņu programmas. Jo mēs tā nestrādājam šeit. Un man tas bija kaut kas, es jutos tik ļoti izsista no ierindas, un man tas bija tik ļoti grūti. Lai gan es atceros, ka mēs arī atvērtajos failos esam kaut kādiem ziņu žurnālistiem arī teikuši, varbūt tu gribi nākt uz atvērtiem failiem. Nē, man tas tur arī, nezinu, šķiet baigi grūti, piemēram. Bet man nekā baigi grūti šķiet tas, jo es vienkārši nebiju pie tā tiešām vispār neko tādu, es nebiju vienkārši radio, tev pēkšņi atnāca pirmdien uz darbu, un tagad tev ir ziņas jātais, un tur kaut kādas programmas, kaut kas tur jāliek, un kas ko. Jā, man arī tas bija diezgan liels izaicinājums īstenībā. Tas arī īstenībā jocīgi, ka mēs strādājam vienā radio, vienā kanālā pat, bet mēs visi esam tik ļoti nodalīti kaut kādā ziņā, ka katrs ir savā vietā un savā, vienā mājā mēs, bet viens mēs nesatiekamies, otrs mēs pat īsti reizēm nezinām, ko mēs otru darām. Un mēs arī uztveram bieži vien sevi kā pilnīgi citu kaut ko, lai arī, teiksim, klausītājs. Kā, jūs taču radio? Jā. Viņa arī saka. Rādio viņi saka. Viņi domā, protams, pirmais kanāls, tur varbūt konkrēti rādio. Domā, ka mēs visi esam draugi, jā. To man, es teicu, neatceros tieši tos cilvēkus, bet man ir bijis tā, ka es kaut kur aizbraucu, un tad man tur apmēram nosauc kaut kādu kolēģi, kur es nekad pat neesmu satikas, apmēram, un kā viņam iet, ja? Un man tāds, kurš tas vispār ir, par ko viņi vispār runā? Bet žēl. Jo vajadzētu jau, bet nē, es domāju, ka un tas jau pats palēnām arī šādi notiek. Mēs tagad es esmu jauns savu radio cilvēku tagad iegūst. Tā jau tas arī, protams, notiek, un arī pamainot varbūt, un padarot un pastrādājot pie kaut kādiem citiem projektiem un tajās pašās ziņās, jo īstenībā, jo tā tiešām tā varbūt kaut kāda apmaiņa, tā varētu būt kaut pat apmaiņa, varbūt mums vajag kaut kāds apmaiņas projekts vienkārši organizēt, tā kā Erasmus, tikai es tagad aiziešu uz Labrītu apmaiņas programmā uz mēnesi. Tieši uz datu analītiku, tas būtu īstenībā ļoti vērtīgi. Bet īstenībā ir organizācijas, kurās kaut kas līdzīgs. Protams, ne starp visām lomām, bet... Un tā tu arī saproti. Tu pats gūsti jaunas zināšanas, tu sapazīsties ar citiem kolēģiem. Rutīna ir izjaukta. Bet kam būtu jāpaliek? Kas nedrīkst mainīties radio, jūsuprāt? Man liekas, ka radio ir tāda noskaņa, tāda zīmola identitāte, kā moderni saka. Tāda noskaņa, ka viņš tur ir. Un man liekas, to būtu svarīgi saglabāt. Gan domāt par Latvijas Radio 1 ar savu to nopietno seju, gan varbūt arī par mazāk nopietniem kanāliem. Jā, es laikam domāju, ka tā kā no savas tās pozīcijas, ka tas, ko nedrīkst pazaudēt, ir tas dziļums un nebraukšana pa virsu, kas pašlaik ļoti daudz, kur ir noteikti. Man tik ļoti patīk, ka mums nav dzeltenais aspekts praktiski vispār. Mums nav domāšana par klikšķiem. Tāda privilēģija. Nē, mēs, protams, mēs gribam, lai mūs klausās vairāk, bet mēs nerakstam speciāli kaut kādu virsrakstu. Paskaties, kādu vārdu savai meitai ir ielikusi slavenā aktrise. Pavēj, kas tur? jā. Paskaties. Tur tev atverās vaļā. Dziedātāji pārsteidz ar šokējošām ziņām. Atver vaļā un izlasi. Man tā mums nav šis te tukšums. Mums ir tas dziļums un skaidri redzams, ka tas arī cilvēkiem ir vajadzīgs. Un otra lieta, tā vēlēšanās būt pirmajiem. Man liekas, tas ir nenormāli svarīgi būt tai ambīcijai visu laiku, un arī to nedrīkst pazaudēt.